B1 ir projekta mērķis. Tātad projekta mērķis ir vēl viena lieta, kurš ir arī no izslēdzošiem kritērijiem, jo to atļauj arī izslēgt ministra kabineta noteikumi, ja projekts neatbilst tātad programmas mērķim, tātad viņi ir noteikti ministra kabineta noteikuma, tūlīt pateikšu, man liekas, ka 4. punktā, 4. pareizi es domāju. Tātad tur ir mērķim un arī jāskatās, vai atbilst stratēģijas mērķim, un tātad šeit mērķim ir jābūt īsam, konkrētam, vienā teikumā. Un mērķis arī šeit jau ir pateikts un parādīts, tad apmēram, ko tur rakstam. Aizmirsu pateikt, jūs redziet, apakšā ir rakstu zīmes 2500. Tas ir būtībā neliela, vairāk kā puslapa, nesenāk pat ar visām rakstu zīmēm. Tas nozīmē arī ar atstarpēm. Ja taisam jaunu rindu, tad viņš to skaita kā vienu. Gadījumā, ja jūsu informācija ir gana plaša, jūs drīkstat arī likt pielikumu, bet tad norādiet, ka tas ir pielikums, plašāka informācija pielikumā. Atgriežoties pie mērķa, tātad mērķim ir jābūt īsam konkrētam, ko jūs gribat panākt ar mērķi. Mērķī nekad neliekam kaut kāda pamatlīdzekļa iegādi. Projekta mērķis iegādāties augļu kalti. Tas nav projekta mērķis. Projekta mērķis, ko jūs gribētu ar to kalti sasniegt, izdarīt. Tātad paplašināt klāstu, ekonomisko dzīvotspēju, konkurētspēju un tā tālāk. Un šeit mērķi nerakstiet garus tekstus un brīnumus, jo ir bijuši tādi brīnumi, ka tu izlasi šo sadaļu mērķis, bet tu nevienā virklī neieraugi, ka tur vispār ir rakstīts mērķis. Un šis ir viens no klupšanas akmeņiem, jo arī pie sankcijām arī ir tāds nosacījums, vai projekts ir sasniedzis mērķi, tā ir. Un tātad, ja nesasniedz mērķi, tad var uztaisīt soda sankcijas un tā tālāk. Tātad mērķis ir svarīgs. Un viņš var būt vienā teikumā. Es zinu, kad ir kolēģi, arī mēs ielikām to, ka mēs uzskatām par mērķi pirmo teikumu šajā sadaļā, lai mums nav jāburās tur cauri un jāmeklē. Esiet zolīdi un uzrakstīt īsi konkrēti to mērķi, jo ir svarīgi, lai viņš ir īsts un konkrēts, lai nav viņš tur garš un nezinu kāds uzrakstīts. Un beigās īstenībā tur nav tā mērķi vispār. Nākamais ir B2 sadaļa, kas ir ļoti svarīga sadaļa arī tieši pašu jūsu projekta apraksts, kurš sastāv no vairākām apakšsadaļām. Un tātad jūsu projekta apraksts un viņa nepieciešamības pamatojums. Arī šeit jau ir norādīta maza informācija, tātad, ko tad grib šeit apmēram redzēt. Un tātad šeit varētu aprakstā likt, kā mēs sakam, šeit jūs liekat savu situāciju, savu sāpi, kāpēc man vajag šo projektu. Pieņemsim, jūs šobrīd pārstrādājat, kaltējat augļus mazās trijās, šajās mazajās apaļās veikalā pa lēto nopirktajās augļu kaltītēs. Un tas jums ir dārgi, neizdevīgi, ilglaicīgi, un jūs tagad gribat nopirkt vienu lielu, un tad arī pamatojat, kāpēc jums ir nepieciešams, ka jums ir nepieciešams mainīt ražošanas vai pakalpojumus veidu, samazināt izmaksas, kaut kādus laikus darbiem un tā tālāk. Tātad pamatojums, kāpēc ir nepieciešams, lai to risinātu. Mierīgi var minēt problēmas, ko tad risinās šis te projekta ieviešana. Nākamais B22, tātad arī šeit ir i-burtiņš, un jūs varat redzēt, ko tad tur kaut kāda minimālā informācija. Tātad ražošanas un tehnoloģija procesa apraksts un tātad arī paša pakalpojuma apraksts. Šeit ir arī tāda piebildīta, tajā skaitā pievienot pamatlīdzekļu izvietojumu schēmu, kur jūs plānojat uzstādīt iekārtas. Un tātad es zinu, ka arī daudzi kolēģi šeit arī piesienās vērtējot, ja nav iesniegta šīs schēma, es nezinu, kā dienests, vai viņš prasa vai neprasa šo schēmu. Arī prasa, teorētiski vajadzētu būt šeit, arī var aprakstīt jūsu sadarbības partneris, tātad partneris tajā domā, kur jūs iegādājaties izejvielas vai kur jums visvairāk pēc tam arī,
pamat izeivielas un tās visas lietas jūs sadarbības partners norāda šeit. Nākamais ir B23 tirgus analīze, tātad konkurentu novērtējums, preču pakalpojumu apraksts. Šī ir arī gana svarīga sadaļa tieši no VRG skatu punkta, jo ļoti svarīgi ir saprast, vai jūs pats uz iesniegšanas brīdi esat izvērtējis savas preces pakalpojumu nepieciešamību tirgū, papētījuši potenciālos konkurentus, kā arī, kad mums nāk, es nezinu, kā jums ir, bet mums ir vēl papildus veidlapa šeit nāk klāt, kur mēs bišķiņ plašāk viņiem liekam aprakstīt un domāt. Tieši par konkurentu izvērtējumu, jo dažkārt ir tā, mans preces pakalpojums iesisk, labi, visi tavi radi draugi būs izgājuši, tavi Facebook draugi būs tavu pakalpojumu produktu paņemši un tālāk. Kad ir jāpadomā mazliet tālāk, ka tas pirmā brīda, kad beigsies, kas notiks, un šeit arī svarīgi ir papētīt tiešām, vai tiešām tas jūsu pakalpojums, pieņemsim tagad, ko visātrāk, nagu likšana, vai tās pašas nelaimīgās pārvietojumos kubulas un pārvietojumās pirtis. Viņas taču ir tik daudz apkārt, vai tiešām būs tā konkurētspēja. Es nezinu, kā jūs pusē, vismaz mūsu pusē viņu ir daudz. Un tad vienkārši, vai tiešām, lai nav tā, ka pēc tam, tagad es saplānoju, ka man būs, un kad sākas uzraudzība projekta 3. 4. gadā, atnāk uzraudzībā, pasaka, bet mums nepildās rādītāji, tāpēc, ka man 2 kaimiņi vēl ir nopirkuši tādus pašus kubulus un pavietojumās pirtis, piemēram. Tātad ir jāpaskatās un jāpadomā, vai tiešām jau šādas lietas nav daudz, un tiešām ar tādu saprātu jāizvērtē. Un šī sadaļa būtībā ir svarīga, jo tas liek jums pašiem saprast par to, ko jūs gribat darīt, vai tam būs tāds tālāk spēlējošs un tiešām būs nepieciešams un vajadzīgs. Es te varu minēt dažus labus piemērus, kā piemēram mums ir Rankas Rori, kur puisis atnāca vēl izstrādājot savu bakalaura darbu, nāca rakstīt projektu tieši par akas grodu un šo te betonu izstrādājumu ražošanu. Tad pirmajā reizē mēs viņu tieši tāpēc arī noraidījām. Mēs teicām, tu neesi pētījis, vai ir nepieciešams tavs pakalpojums tirgū. Puisis labojās uz nākamo reizi, viņš atnāca ar tik kolosālu tirgus izpēti, kur viņš pats teica, man pašam bija interesanti, es eju pareizi, tāpēc, ka šis pakalpojums nav, un šis puisis jau ir sen izaudzis no līdera atbalsta, jo viņš ir pats piebūvējis klāt vēl lielāku ražotni, tātad, jo viņš bija nepaslinkojis, bet bija papētījis, ka tās lietas vajag, un tā ir vairāki labi piemēri, kur mēs liekam paskatīties, vai tiešām tā prece pakalpojums ies. Tas arī tāds nopietns, arī tas ir jums pašiem nākotnē novērst kaut kādas lietas, kāpēc man neiet. Tad ir nākamā sadaļa, kur ļoti daudz salaiž kļūdas, ir projekta risku un risku izvērtējums. Arī šeit es zinu, ka kolēģiem un arī mums ir tāda veidlapa, bet tur mēs viņām neliksim, ja viņš nebūs pretendents iesniedzis šo mūsu piedāvāto veidlapu, ja viņš būs visu ļoti labi šeit aprakstījis. Bet es zinu, ka citiem kolēģiem vēl ir jābūt šie riska izvērtējumi. Klāt arī jums, manuprāt, bija. Kur ir lielākā kļūda šeit? Visi paņem, iemet Google projektu riski. Copy-paste, ieliekam, bet neizvērtējam savu projektu. Ir jāņem savs projekts, sava lieta, savs pakalpojums un savs projekts jāizvērtē pēc dažādiem riskiem. Un vēl viena lieta, es esmu arī vērtētājs, ne tikai līderu projektus citiem kolēģiem, īpaši, kad ir kādas problēmas, palīdzu izvērtēt, bet arī citos fondos ļoti visi aizmirst, visi pavērtē tikai to, kad es viņu īstenoju, bet kas notiek projektu uzraudzības laikā. Tajos noteiktajos 3 līdz 5 gados, kas tad notiks? Kā es
ko es darīšu, ja man kritīsies pieprasījums, ko es darīšu, nu, tā kā arī padomāt ne tikai uz to iesniegšanas brīdi, bet padomāt arī mazliet uz priekšu, kā es darīšos, lai es sasniegtu savus rādītājus. Un tā ir viena no tām lietām, ko šobrīd daudzi kolēģi arī savās partnerībās no iepriekšējā perioda, kur šobrīd daudziem pretendentiem tātad tiek piestādīti šie soda sankcijas par rādītāju neizpildu. Un tas ir tas, ka mēs neesam visus riskus izvērtējuši. Un te ir tā vieta, kur jūs jau varat arī projektu zināmā mērā ar šīm te B2.3 un B2.4 liek jums padomāt ne tikai šobrīd, bet arī mazliet uz priekšu, kas ir ļoti svarīgi. Nākamā lieta, kas ir projektu finansēšanas avoti. Un tātad šeit norāda visu informāciju, kā tad jūs, šeit jūs norādīsiet informāciju, kā jūs nodrošināsiet savu projektu priekšfinansēšanu. Jūs zinat, ka jebkura līderu programma, kā arī citas LAD programmas ir vispirms jāievieš un pēc tam jūs dabūjat atpakaļ finansējumu. Un tātad šeit jūs norādīsiet kredītu, pašu līdzekļu. Uzreiz, ja jūs liekat pašu līdzekļu, jums ir jābūt izdrukai no bankas konta, ka jums tāds finansējums jūsu kontā ir pieejams. Vai, ja jūs esat fiziska persona, tātad jūs savu privātā kontu, ja jūs esat uzņēmums, tad tas ir uzņēmuma konts. Tātad to summu, ko jūs norādat, pieņemsim, es zinu, ka ir dažas kredīta iestādes, kuras, piemēram, dod kredītu, bet 10% ir jābūt savai daļai. Tātad šiem 10% starpībai ir jābūt šeit norādītai. Līzings. Ar līzingu ir tas, kad tur ir tas nosacījums, ka viņš aizies uz jūsu tā kā īpašumā tajā brīdī, kad ir nomaksāts viss līzings. Tad ir vēl viens tāds lietas darījuma darbības, nevis darījuma darbības, bet darījuma konts. Tātad tas ir konts, trīspusējs konts, kur noslēdz šo gana maz izmanto. Es nezinu, kā jūsu pārvaldē, bet es zinu, ka mums līderī laikam tikai 2 ir bijuši pa visu šo abiem periodiem. Viņi kaut kā neizmanto, bet tā arī ir viena no iespējām, kur noslēdz trīspusējo līgumu, kur. Jā, tur skaita uzreiz, jā, tur ir tā. Un cits finansējums, tātad pie cita finansējuma, jā, tātad šeit jūs norādat kaut kādus citus avotus, bet arī aprakstiet, kas tas ir. Es zinu, ka citi arī šeit pie tiem citiem prasa, tomēr tā finansējuma pamatojumu, jo jums kaut kur tāpatās tam finanšu plūsmai šeit jābūt. Ja jūs iesiet uz kredīti iestādi vai uz altumu, tad arī šeit var iedot informāciju, ka tas, no altuma vai kredīti iestādes, tātad norāda šeit informāciju. Vēl viena lieta, kas ir B2.6, tātad esošās kredīta saistības, ilgtermiņa kredīta saistības, tātad šeit jūs būtībā šeit vairāk norāda uzņēmumi, kuriem jau ir kaut kādas kredīta saistības. Nākamā ļoti svarīgā lieta ir B2.7, kur ir papildus informācija, kura nav minēta tur augstāk, bet kura ir nepieciešams šeit ierakstīt saistībā ar tieši stratēģiju, kur tad viņi ir noteikusi arī gan stratēģijā norādīt informāciju, gan arī konkrētajā sludinājumā. Piemēram, pieņemsim, vai ir aprakstīts, ko darīs, ja neatbalstīs projektu, vai projekta ideja tiks īstenot vai netiks īstenot, piemēram. Vai kaut kādas citas lietas, ko prasa konkrētā partnerības stratēģijā. Es nezinu, jums ir kaut kāda papildus informācija jāsniedz. Nākamā lieta, kas ir B2.8, aprakstiet, kāds tad jūsu projekta ieguldījums būs stratēģijas īstenošanas teritorijā, jo īpaši lauku teritorijā. Šis, starp citu, arī ir viens no izslēdzošajiem punktiem. Ja jūs nebūsiet minējis, teorētiski viņu varētu arī noraidīt, jo tāpēc, ka ir 9. punktā pateikts, ka ir jābūt devumam teritorijai, jo īpaši lauku teritorijai. Un šeit ir jums pašam jāpavērtē, kā tad jūsu projekts dos teritorijai kopumā un
tieši lauku teritorijai. Kāpēc šis tāds ir? Tāpēc, ka mums ir no šī perioda jāvērtē arī līderu pienesums, līderu pievienotā vērtība un tieši lauku teritorijai. Tad šeit ir tā vieta, pēc kura tad nevis mēs izdomāsim, vai ir vai nav, bet jūs pats noteiksiet, ko tad jūsu projekts dos tieši konkrētai teritorijai. Nu, piemēram, nodrošinās paaugstinās nodarbinātību, ja tas viņš plānos izveidot darba vietas, vai strādās ar videi draudzīgām tehnoloģijām. Nu, kaut kāds pienesums šeit neviens priekšā pateikt rāmi nevar. Tas ir pašam jāizvērtē. Šis ir viens no klupšanas akmeņiem. Jums pašam ir jāizvērtē, ko dod, un arī jāzina tieši tā stratēģijas sākuma daļa, man liekas, ka 1-2 sadaļa, kur ir pētīti šie cipari un tās visas lietas. Jā, tātad, kā tas ietekmēs, šis ir tāds, nezinu, kā dienas šo vērtēs, tiešām nezinu, tas ir jauns. Tad ir nākamais, jums ir jāatzīmē arī tātad, vai projektam īstenošana ir kaut kādām minētām darbībām. Tas arī ir nepieciešams lauku atbalsts, nevis dienestam, bet zemkopības ministrijai atskaitēm pie lielā strateģiskā plāna. Un tātad jūs šeit redzat vairākas sadaļas, kas ir visinteresantākā sadaļa tas būs pie sabiedriskā labuma par amatniecību. Šeit nav par amatniecību, te ir vairāk uz tādiem. Jā, tātad šeit jūs izpētiet. Ja nav, šeit vienkārši nevar. Tad ir nākamais, kas ir svarīgs, un bez šīs neaizpildīs. Ja šo neaizpildīs, vienu no šiem, ja nebūs aizpildīts, tad nevarēs iesniegt. Šeit ir 11 ciparu zemes kadastra numurs, tieši kur tad īstenosiet savu projektu. Tātad, ja iegādāsies pārvietojamo tehniku pamatlīdzīgs, tas būs augšējā rindā. Ja būs būve, kur liksiet arī stacionārās iekārtas, tas būs otrajā. Tajā trešajā būs stacionārās un būves, tātad un teritorijas labiekārtošana, tātad būs vidējā. Un tātad šeit arī pie kadastra apzīmējuma, tad, ja ir tieši tā kā ēkā iekšā, bet šo, ja B31 neaizpilda, tur viņš atļauj iesniegt, un šeit ir 13 cipari. Tad ir vēl ļoti svarīga sadaļa, īpaši jāskatās, ja ir atbalstāmās jomas, noteikts prioritārās jomas stratēģijā, izvēlēties precīzo NAIS kodu. Šeit nevar projektam izvēlēties NAIS kodu, kur parāda primāro lauksaimniecības ražošanu, viennozīmīgi. Ja projektam pateiks, ka viņam ir primārā lauksaimnieciskā ražošana, tas nozīmē audzēšana, dārzeņi, augļi, labība, dzīvnieki, olas un medus, tad viņš automātiski var tikt noraidīts. Nākamā lieta, ļoti uzmanieties ar 9.6. Tur lejā, kur ir, kad aizbrauc, kur ir citas nereģistrētās saimnieciskās darbības. Mums ir bijis vairākas reizes tādi smieklīgi, bet bēdīgi kuriozi priekš iesniedzēja. Viņš arī ieliek tur 9.6, citur nereģistrēti, un tad, kad mēs aizējam uzņēmumu reģistra mājaslapā un liekam paplašināto aprakstu, kas tad ir zem šī koda, tad parādās, ka tur ir eskorta pakalpojumu, zīlēšana, tetuvēšana, bet viņš ir domājis pilnīgi kaut ko citu. Ir jāmeklē tas jūsu, tas ir ilgs, laicīgs, bet jā, mums arī viens strīdējās ar mums, viņš bija uzrakstījis, ka viņam būs turisma pakalpojumi, bet sakam, jums NAIS kods neatbilst, arī apraksts neatbilst. Bet šeit ir ar tiem īpaši, ja grib dot papildus punktus par kaut kādu jomu, tad, lai ir pastrādājot kopā ar pretendentiem, nepietiek tikai uzklikšķināt uz šo, vajag aiziet uzņēmumu reģistra mājaslapā, viņiem uzliek šos te NAIS kodu paplašinājumus, kur ir uzrakstīts, lai nav kuriozi, ka pēc tam skatās, bet tā nav pat joma. Tāpēc tās arī šajā periodā ir noteiktas vairākas jomas, kuras tātad nav atļauts. Jā, reku var redzēt, ka 8. punktā ir tās darbības, kuras nav atļauts, un te
var pat arī neiet uz uzņēmumu reģistru, bet tepatās, ja ir paplašinātā. Jā, viņš pat viņš aizved un te var ieliekot iekšā, pieņemsim, tur kodu, jā, un viņš tad arī tur paplašinātu izskatīs un izmeklēs. Tā kā tas ir tāds tā kā jāskatās, lai tur precīzi ieliek un precīzi ir. Jo mums arī ir jomas, kuras mēs atbalstam, gan jau arī jums nākamās kārtās varbūt